Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas datiem, kopš 2016. gada sākuma Latvijā noslīkuši 44 cilvēki. Pēc oficiālās informācijas lielākais traģisko notikumu skaits uz ūdenstilpnēm notiek tieši vasaras periodā. Lai mazinātu traģēdiju skaitu, svarīgi ir prast izvēlēties atpūtas vietu un dot priekšroku tām vietām, kur blakus atrodas glābšanas stacijas. Mums nav drošas peldvietas, kur būtu visur glābēji. Un parasti cilvēki no rīta pamostoties, ieraugot kaut kāds laiks, viņš nebrauks, piemēram, tos 10 km līdz drošai peldvietai, ja viņam 2 km attālumā vietējais dīķīts vai upe. Bet tajā pašā laikā mēs nezinām, vai tajā upē, piemēram, ir kādi baļķi, cēlmi, kas ir zem ūdens, mēs viņus nepārbaudām, kas tajā pašā laikā notiek tajās drošajās pludmalēs, kur glābēji brīdina par briesmām vai kaut kur jāuzmanās. Un tāda peldvieta ir pārbaudīta. Tikai speciālisti spējas operatīvi, bet pats galvenais pareizi sniegt palīdzību slīkstošam cilvēkam. 2 reizes gadā Daugavpils glābējiem tiek rīkotas speciālas apmācības, kuru laikā viņi pilnveido glābšanas iemaņas. Mācības vada pieredzējuši Latvijas pludmales glābēju asociācijas instruktori. Pēteris Petersons atzīst, ka Daugavpils speciālisti lieliski tiek galā ar visiem sarežģītiem uzdevumiem un, neskatoties uz augsto ūdeni un pavisam nevasarīgiem laika apstākļiem, rīkojas saliedēti un operatīvi. Viņi ir izglābuši simtiem dzīvību, bet pat šādi speciālisti nav spējīgi palīdzēt pilnīgi visiem. Protams, pats svarīgākais ir strādāt preventīvi, jo, kā es parasti saku, tad labs glābējs ir tas, kuram nevajag glābt. Jo labs glābējs izdarīs visu, lai nebūtu šīs negadījumi, kad ir sācis slīgt cilvēks un ka jāiet glābt. Ar to mēs varam darīt. Aizrādot cilvēkiem, ka nevajadzētu peldēties bojām, nevajadzētu liekt nepazīstamās vietās, iet pa skolām, strādāt bērniem. Visos iespējamos veidos, lai tikai mēs nenonāktu līdz tiem nelaimes gadījumiem. Pludmales garumā tiek izvietotas peldvietas norobežojošās bojas, aiz kurām ir aizliegts peldēties. Glābēji uzmanīgi seko līdzi tam, lai visi atpūtnieki ievērotu šo noteikumu un pastāvīgi patrulē pludmalē, šajā gadījumā lielajos stropos. Gadījumā, kad slīkst atpūtnieks, tikai viņi spēs operatīvi izglābt viņam dzīvību. Glābēji uzstājīgi rekomendē nelietot alkoholiskos dzērienus atpūtas laikā pie ūdenstilpnēm, jo pēc statistikas traģiskā nelaimes gadījuma laikā aptuveni puse upuru atradās alkohola reibumā.